Nu tad labvakar visiem. Prieks, ka jūs esat šodien atkal tik daudz. Tas mums vienmēr ir tāds pārsteigums, cik būs. Un tad, kad ir šī tik daudz, ka gandrīz jau vairs nav kur sēdēt, liekas, wow, tas ir forši. Jā, un es sākušu atkal ar to jautājumu, tie, kas ir jau te bijuši, zina, bet es tāpatās gribu to jautājumu. Kurš šeit ir pirmo reizi? Wow, super! Paldies jums par uzticēšanos, ka jūs te esat, un, protams, paldies par uzticēšanos arī visiem tiem, kas šeit ir jau atkārtot, tādi arī ir. Es esmu Vita Kalniņa, un es esmu Psiholoģijas centra Līna vadītāja, un mēs esam tepat kaimiņos. Šī ir mūsu piemājas Kalve, un paldies viņiem par brīnišķīgo sadarbību, sadraudzību, ka viņi ar mums tā kopā uzņem jūs, lai mēs varētu ar jums dalīties noderīgās zināšanās, informācijā, kas ir, kā mani bērni saka, pa brīvo, vai ne? Tas ir svarīgi, ka ir kaut kas pa brīvo. Protams, ka mums ir arī viss kaut kas, kas nav pa brīvo, bet jo īpaši es gribētu izcelt, kāpēc mēs arī šos pasākumus organizējam, jo mēs gribam arī parādīt un pastāstīt, ka mēs izdodam grāmatas, psiholoģijas grāmatas, jau 6 gadus. Un man atkal jukas, cik mums jau ir? 25? 27, es atvainojos. Mēs esam izdevuši jau 27. Aplaus. Jā. Izdevniecības vadītāji tur, jā. Un ir mums jau tādas, ko mēs pat esam aizlaiduši, kā es saku, pensijā, kuras vairs nevar nopirkt, kuras tikai bibliotekās var atrast, lai mums būtu vieta atkal jaunām. Un tikko ir iznākusi viena pavisam jauna, tā, par kuru mēs tad šodien arī gribam parunāt. Un tā ir šī mūsu pārliecības par sevi un drosme tās mainīt. Manuprāt, ļoti svarīga tēma. Un par to tad mēs arī šodien dzirdēsim to sarunu. Bet mums ir arī vēl šodien tāds liels notikums. Pat tiešām ļoti karsts notikums. Jo šodien, cikos Tom, apmēram ap 4? Apmēram ap 4 ieveda no tipogrāfijas šo. Un viņa ir tiešām karsta, neapdedzināties visādās nozīmēs. Karsta tāpēc, ka tikko no tipogrāfijas, un karsta arī tāpēc, ka tā ir sieviete ugunīja. Pavisam personīgi tie, kas seko mums Instagramā, jau to pamanīja. Tur tā sieviete vispār uz tā vāka. Esmu es. Nezinu, vai jūs kādu līdzību saskatāt, bet mans kolēģis tā izdomāja, ka vajag kaut ko personīgāku. Bet vispār tā ir grāmata par sievieti zenītā. Es esmu sieviete zenītā, un droši vien, ka daudzas arī šeit. Un ļoti priecājamies, ka tā arī mums ir atbraukusi, bet mēs par viņu noteikti runāsim atsevišķi. Bet šodien tad par šo. Un tad es stādīšu priekšā mūsu runātājus. Un vispirms, protams, mūsu sarunu vakara vadītāja ir Iveta Dzērve. Un Iveta ir žurnāla Santa galvenā redaktore. Žurnāls Santa, manuprāt, ir joprojām viens no tiem, kur ir vērts pirkt un abonēt. Tiešām, godīgi, jo es viņu abonēju. Ja? Jo Iveta tiešām cenšas, lai tur ir tāds vērtīgs saturs un vienlaikus arī viegls, bet vērtīgs, vai ne? Tā man liekas. Un Iveta vada gandrīz visus mūsu sarunu vakars, izņemot pirmo. Un šitas ir 11. Ja? Es kaut kā uz tiem cipariem šodien, bet man liekas, tas ir svarīgi, ka mēs tā kā saskaitam tās lietas. Ja? Lūk, un tād mums ir arī, protams, 2 kolēģi, mani kolēģi, psihoterapijas speciālisti. Un mēs vienmēr cenšamies, lai viena dāma un viens kungs. Un te uzreiz es teikšu, ka kungi mums jau sāk izbeigties, jo viņi mūsu profesijā ir ļoti maz, diemžēl. Man liekas, tur vajadzētu kaut kā šito lietu mainīt, bet es nezinu, vai tuvākā laikā tas mainīsies. Un tāpēc man ir liels prieks, ka Ivars Bauls, kurš ir eksistenciālais psihoterapeits, ir piekritis 2. reizi būt mūsu sarunu vakarā. Tad nav nemaz tik ļauni droši vien, ir arī kaut kas foršs. Paldies tev, Ivar, par uzticēšanos. Un pie mums šodien ir ciemos arī Žanna Upiniec, un viņa ir psihoorganiskā psihoterapeita.
nezinu, ko vēl tālāk pastāstīt, bet psihoorganiskā terapija noteikti kaut kādā ziņā atšķirās no eksistenciālās, un varbūt, ka jūs arī to šajā sarunā tad varēsiet dzirdēt tās atšķirības, jo tas, ko mēs reizēm esam piedzīvojuši savos sarunu vakaros, ka jā, viena terapeita citos ieklausās, jūs to tā redzat, mēs atkal to šitā redzam, un tas arī ir interesanti. Viss šis pasākums, protams, arī būs pēc tam YouTube'ā redzams vēl visiem tiem, kuriem jūs gribēsiet ieteikt to nostīties. Nu tā, liels paldies un baudam vakaru. Un vēl par jautājumiem mums ir tās lapiņas, ja? Tur beigās ir lapiņas un pildspalvas tiem, kas grib uzdot jautājumus anonīmi un nav gatavi runāt mikrofonā. Bet jums ir tā kā jāpaspēj apmēram 45 minūšu laikā tie jautājumi arī tur ielikt tajā kastītē. Ja? Un tad arī viņi nonāk šeit pie Ivetas priekšā, un tad Iveta viņus vilks ārā, lasīs, un mūsu kolēģi centīsies atbildēt. Viss, paldies, baudam vakaru! Paldies, jā. Labvakar! Tātad mums šodien sarunu vakars tika pieteikts, kā es biju kaut kur pierakstījis precīzo par tātad, kā mūsu domas ietekmē mūsu dzīvi. Bet grāmatā es lasu, un tur ir par pārliecībām un par dziļajiem priekšstatiem. Un man šķiet, ka mums ir jāsāk ar to, ka mums ir jāsāk uzreiz tā, nopietni jāsāk ar to, jo domas, man šķiet, ir tomēr kaut kas tāds vieglāks, kas nāk un iet, vai ne, un varbūt es varu sev pierunāt, saņemies, te nav nemaz tik ļoti bail, un ej tikai un dari. Bet tās dziļās pārliecības varbūt ir kaut kas tāds, ar kurām, nevar tik viegli tikt galā. Tā kā dosim šoreiz varbūt priekšroku dāmai, Žanna. Jā. Ir kāds jautājums? Tad domas vispār pārliecības? Tad kāda ir tā atšķirība? Jā. Ko mēs saucam par tām dziļajām pārliecībām vai priekšstatiem un ar ko tās atšķiras no domām? Jā. Es nezinu, vai es te tā smuki varēšu tā pa punktiem un ar robežām, bet es tā braucot šurp, es domāju, jā, kas ir domas, un viņas tik dažādas un visādas, un tā, ka mēs plānojam dienu, tas arī notiek domās, un tā, ka mēs domājam par sevi, tās arī domas, un viss kaut kas ir domas. Un, ja domāt, kas veido mūsu iekšējo realitāti, tad ļoti daudz kas, bet domām tur ir liels apgabals, liels svars, vai ne? Un tad es domāju, tie cilvēki, kas mācās meditēt, tad viņiem ir, piemēram, uzdevums vērot domas. Un tas, kas tur notiek, droši vien tās arī ir tās domas. Viss, kas nāk prātā, tās ir domas. Es droši vien tā to redzētu. Un ja domāt, kas ir pārliecības, tas laikam ir kaut kas dziļāks. Un vismaz lietiņu palasīju to grāmatu, līdz nepilnai pusītei tiku. Un es teiktu, ka pārliecības laikam ir, es nezinu, vai var teikt tādas iesakņojušās, nostiprinājušās domas, bet tādas ar tādu dziļumu, tādu sakni izlaidušas, ja? Un tādas, kuras varbūt mēs vairs nevērojam, bet drīzāk kaut kas mūs jau vada un nosaka, un mēs pat citreiz nepamanām, bet kaut kā tā jocīgi sanāk, kad kaut kas notiek, pat varbūt negribēts, un tad izrādās, ka tur ir kaut kāda kārtīga pārliecība pamatā. Vai ne? Un tad kādreiz interesanti pētīt, nosaukt vispār viņu pamanīt, un nosaukt vārdā, un no kurienes viņi nāk, un kāda tā ir ietekme pār manu dzīvi, bet tas ir kaut kas ar to dziļo sakni. Tā doma ir bišķiņa tā kā mākoņi, nāk un iet. Bet tā pārliecība ir kaut kas, kur tā sakne ir izlaista. Man šķiet brīnišķīgi sanāca noformulēt. Paldies. Jā. Vai gribas kaut ko piebilst? Ko tu vari piebilst, vai ne? Jā, bija labi. Viss tik labi pateikts ir, kad es nācu uz šejien, man sieva jautāja, par ko tā diskusija būs, vai ne? Un es teicu, kā dziļās pārliecības ietekmē mūs. Un viņa silti ieteica to noliegt, teica, ka nekādas saistības nepastāv. Pa jokam, protams. Un saka, ka realitāte ir cilvēka realitāte, ir tas, kas ir mūsu deguna galā. Absolūti šeit. Mēs to neredzam, nejūtam un dzīvojam kaut kādā noteiktā veidā. Mums ir daudz visādas domiņas, viņas tur kuļās pa galvu, labas, sliktas, nekāds paliekošs pēds viņas neatstāja. Līdzīgi kā sporta zālē. Jaunā gada apņemšanās, februārī atkal viss ir tukšs pēc janvāra.
Savukārt dziļās pārliecības mūs vada ar drošu, varētu teikt, dzelžainu roku, un problemātiski, ka mēs viņus vispār neredzam, neapzināmies un nezinām, kas ar mums notiek. Un pie viņām tikt klāt ir psihoterapijas pamatuzdevums. Es, kad lasīju šo grāmatu, man radās sajūta, ka tās ir mazliet tā kā īsceļi. Ka es nemaz nedomāju vairs tālāk par kaut kādu situāciju, bet tā kā, šajā situācijā es jau zinu, ka es jutīšos tā, reaģēšu tā, un kaut kādā ziņā man šķiet, ka tās jau ir arī kaut kur reizēm varbūt palīdzošas, ka ir kaut kādas pārliecības, vai vienmēr šīs pārliecības ir, tā kā, es zinu, ka jums nepatīk šie vārdi, sliktas. Tā jau saka, ka rutīna ir arī laba lieta. Rutīna nodrošina optimizētu darbību sarežģītu apstākļu vidē. Tās pārliecības arī ir kaut kas tāds rutinizēts, ko mēs neapspriežam, un ir droši vien labas pārliecības, kuras mums palīdz kaut kā labi dzīvot, būt jauki kopā ar saviem tuviniekiem, un skats, ka šādas pārliecības ir labas. Pats par sevi mēs jau nemaz nevarētu eksistēt bez kaut kādas tādas, nezinu, tad mūsu mākonīšu, kurā mēs pa to pasauli ejam. Bet problemātiskās ir tās pārliecības, kuras mēs pat neapjaušam, ka viņas ir. Un tad ko darīt? Jā, es varbūt varu piebilst. Man liekas, tām pārliecībām mēs tā varētu nikni uzbrukt, ja? Ka tagad viņas ir sliktas un tad vajag viņas nīdēt ārā un to sakni raut. Tā. Bet vispār tad, kad terapijā ar to strādā, tad mēs parasti sākam ar to, ka šī pārliecība tev ļoti ilgu laiku kalpojusi un palīdzējusi un kaut ko devusi. Ja? Piemēram, pārliecība, ka darbs jāpadara līdz galam. Vecāki mums kādreiz iemācīja, vai solījumi jātur. Brīnišķīga pārliecība, un saskaņā ar viņu es veidoju savu karjeru un esmu labs darbinieks. Un tad, kurā brīdī viņi kļūst par, neteiksim, sliktu, bet nenoderīgu, ka es vados tikai pēc šīs pārliecības, un apstākļi ir mainījušies, un darba vide ir mainījusies, un daudz kas cits ir mainījies, un es joprojām cenšos spītīgi šo pārliecību realizēt, un nokurinu sevi, un nodaru sev pāri, patiešām visu perfekti cenšoties izdarīt, un tad ir brīdis, ka to pārliecību ir nepieciešams pārskatīt, jo viņi vairs nav noderīgi, viņi dara pāri, bet viņi kaut kādu laiku ir noteikti kalpojusi, un ļoti labi kalpojusi. Un visdrīzāk arī radusies kaut kādā brīdī, kad varbūt mēs nevisai apzināti varējām viņu izvēlēties. To bieži vien tomēr mēs saņemam tā kā mantojumā, ja tā var teikt, ja, pateicoties saviem vecākiem, pieredzēju un daudz kam citam. Bet tur ir bez mazai pārliecībai jāpasaka paldies, ka tu man biji tik ilgu laiku, bet tagad man vajadzētu kaut ko citu. Man šķiet, ka mums vajag iet tajā mežā iekšā. Vai jūs būtu ar mieru tā padomāt un nosaukt dažas no tādām biežāk dzirdētajām pārliecībām, ko jūs dzirdat savā kabinetā, un varbūt, ka cilvēki šeit arī tās atpazīs? Kas tas varētu būt? Viena no problemātiskākajām pārliecībām ir pārliecība par uzvaras nepieciešamību. Un, cik es esmu strādājis ar vairākiem profesionāliem sportistiem un militāru personām, tad šiem cilvēkiem ir nepieciešama uzvara par katru cenu. Tad militāru personām uzvara nozīmē izdzīvošanu, sportistiem tad viņu karjeras jēga, tas numur 1 ir viss, un viss pārējais nav nekas. Un tik vien ilgi, kamēr tas sportists ir efektīvs vai aktīvajā dienestā un viņam nav personiska attiecība, tikmēr šāda pārliecība palīdz dzīvot un palīdz atrasties kaut kādā zināmā tonusā, sevi motivēt un tā tālāk un tam līdzīgi. Bet nonākot personiskās attiecībās, šeit sākās milzīgas problēmas, jo attiecības nebalstās uz uzvaru, viņas vispār nedrīkst balstīties pat uz cīņu, attiecības balstās uz piekāpšanos, pieņemšanu un kaut kādām citādām matērijām drusku. Un ar šo pārliecību faktiski, ir ļoti grūti strādāt ar šo pārliecību, jo viņa netik viegli, kā lai saka, grib atkāpties, zaudēt. Zaudēt, jā. Cik interesanti, jo es nemūžam neiedomātos to nosaukt kā pirmo tādu pārliecību. Jā. Kā ir jūsu pieredze? Vispār tā pārliecība, ka jābūt veiksmīgam. Jā, savādāk tai dzīvē nav vērtība, ja es neesmu veiksmīgs.
Man ir viena pārliecība, kas nāk prātā, ir par nemitīgo darbošanos, kad es nemitīgi darbojos, nemitīgi strādāju un visu laiku esmu produktīvs un efektīvs. Un ja tas laiks nav piepildīts ar kaut kādu darīšanu, tad tas nav vērtīgs laiks. Tad es kaut ko zaudēju vai kaut kas manā dzīvē nav kārtībā un ka ir nemitīgi jādarbojas. Ja? Un kādreiz mēs izaicinām šo pārliecību. Jo ir tas darīšanas modus, kā es saku, un ir būšanas modus. Un tad cilvēki, kas ļoti pieraduši darīt, viņam jautā, kā tu atpūties? Ravēja dārzu, kā vēl? Spēlēja klavierus, kā vēl? Skrienu, gatavojies. Bet kad tu neko nedari, kā tas ir neko nedaru? Ko tad, lai es daru? Ko es varētu darīt, ja es neko nedaru? Es saku, varbūt tu varētu just. Un tad varētu sajust, ka, piemēram, ir nogurums vai skumjas. Vai kaut kas vēl. Tāda pārņemtība ar darīšanu un ticība, ka vērtīgs ir tikai tas laiks, kad es varu darīt, būt produktīvs, ražot, funkcionēt, ražot. Tā, jā. Tas, ko es atradu šajā grāmatā, kā viena man šķiet tādām biežām pārliecībām, bija tas, ka es neesmu pietiekami labs. Un tas ir arī ar to darbošanos saistīts, ka man ir viss kaut kas jādara. Bet varbūt, ka es biju tā domājis, ka jūs man teiksiet šo, un ka tad mēs par to parunāsim. Bet vai jūs man varat piekrist, ka tā arī varētu būt tāda bieža pārliecība, ka es neesmu gana labs? Es bieži ar klientiem strādāju, ka palīdzot viņiem kļūt sliktiem. Pastāstiet. Tas nav joks. Un ar sliktiem es nedomāju tādā ziņā, ka darīt kādam pāri, nekādā ziņā, nē. Bet būt mazāk profesionāliem, būt mazāk ērtiem, mazāk tādiem vai šādiem, jo šis vērtējums sabiedrības, ka mēs esam labi un tad mēs esam labi, viņš ir drausmīgi postošs mūsdienās, manuprāt. Gribas dzirdēt vairāk. Bet labi, es kļūstu tur neērtāka, bet kādā ziņā? Ka es atsaku, piemēram, Vita man zvana un saka, vai tu nāksi vadīt pasākumu 13. reizi, un es saku, nē, es tagad esmu nogurusi, un es gribu pajust, un es nenākšu. Nē, tas nav tādā instrumentālā versijā, ka es piekrītu. Tas ir saistīts ar tādu dziļu iekšēju tiekšanos, tikko samanāmu, būt kaut kādā ziņā labam, perfektam, ideālam, izvērtēšana sevis pēc panākumiem. Respektīvi, es nevaru būt kaut kāds parasts un justies forši. Man jābūt kaut kādā ziņā neparastam pārcilvēkam, kaut kam vairāk, lai es vispār varētu būt. Tad ļoti izplatīta pārliecība. Es jūtu, ka man arī ir. Jo man ir grūti šo tā saprast. Jā. Es saprotu, ka nevajag varbūt, bet kur tad paliek vispār tā tiecība uz kaut ko, ka tev gribas darīt labāk un gribas dzīvot foršāk, ne? Tiecība uz profesionālu piepildījumu ir brīnišķīga lieta. Tiecība būt labākam ir saistīts ar mērāmību. Saka, ka mūsdienu sabiedrības lielākā problēma ir tieksme uz izmērāmību, ka ir jāmēra lietas. Vai es salīdzinājumā ar kādu citu esmu labāks, tad man ir tiesības justies kaut kā lieliskam, bet ja es ar kādu citu esmu sliktāks samēroties, tad taču man jāiet nožēlojumam. Kaut kā tiekties pašam pēc lietām, nemēroties. Ir jautājums. Jūs laikat mērīšana un salīdzināšana. Mērīšana ir viena lieta, bet salīdzināšana ir pavisam cita lieta. Tādā ziņā, ka salīdzināt, protams, mēs visi piektīsim, tas nebūtu veselīgi. Bet mērīt, ja es pats mēros, izdomāju savu kritēriju, kāds man ir 5, kāds man ir 7, kāds man ir 10, tad es jau mēru pret sevi. Mērīt pret sevi ir labi. Tas izmērāmības, kāpēc izmērāmība ir slikta? Cilvēciskais nav izmērāms. Cilvēks kaut kādā laikā ir sācis tikt identificēts ar izmērāmām lietām, un tad saka, ka asars varot izmērīt. Asars nevar izmērīt. Var izmērīt šķidrumu, kas iztek no acīm, piemēram. Vēl ļoti daudz tam līdzīgas lietas. Viss cilvēciskais ir nemērāms.
Es varbūt varu mazliet par to, es domāju, kas slēpjas aiz tā, es neesmu pietiekami laba. Pietiekami laba kam, pret ko? Nu, šis apgalvojums, viņš tā kā paredz kaut kādu ārēju salīdzinājumu, ka es neesmu pietiekami laba salīdzinot, nezinu, ar Jāni, Pēteri, Ilzi vai vēl kādu, vai pietiekami laba šai vecumā, jo šai vecumā cilvēkam vajadzētu būt tur, kur tur, kā tur, ja? Nu, bieži vien aiz tā ir kaut kāds šis te ārējais salīdzinājums un iztrūkst kādreiz tā iekšējā salīdzinājuma, kā pietiekam laba sev, piemēram, pietiekami laba attiecībā pret savām vajadzībām vai pret saviem ierobežojumiem. Nu, ka bieži vien, man liekas, ar to apgalvojumu tā problēma ir, ka mēs meklējam to ārējo salīdzinājumu, un viņš ir tā kā gandrīz vai tā kā burkāns skrien, kā ātri gribi, nu, vai tas, kur piekarini, ja, un skrien, un tu skrien vai neskrien, viņi tagad nevar sasniegt. Vai ne? Un tur kādā brīdī tiešām prasās to atskaites punktu no ārpuses pārvietot uz iekšpusi. Ja, vai nu, vismaz sabalansēt. Tas ārējais salīdzinājums jau arī kādreiz vajadzīgs. Mēs tomēr darba tirgu konkurējam viens ar otru un vēl kaut kādos apstākļos. Nav jau tā, ka tas ir vienmēr slikti vai nevajadzīgi, vai ne? Bet man liekas, bieži pietrūkst tā sabalansētība, ka es arī atskaitos sev, ar ko es esmu pietiekami labi pret to, kas man ir svarīgi. Jā. Es biju izrakstījis tādu vienu gabaliņu no šīs te grāmatas tieši par to pietiekami labi, kur tur bija stāsts par sievieti, kur atcerējās savu bērnību, un viņa saka, ka viņai tētis vienmēr teica, super, super, bet nu tur vēl ir vieta, kur augt. Un tad, nu tā kā tu vienmēr, lai arī tev būtu 10 un 1. vieta, tev vienmēr ir vieta, kur augt. Un tas tētis jau droši vien nedomāja neko sliktu, vai ne? Nu, bet tas ir palicis iekšā kā tāds, ka, nu, tur ir tā vieta vienmēr, kur augt, un kad tad es būšu tā gana labā. Nu, šis jau tāds narcistisks personības šūpuls, vai ne? Tā jau viņas rodās. Ak tā. Jā, burtiski narcistisks personības rodas jau dēļ izvērtējumu pamatā. Mani nemīl, tāpēc, ka es esmu, kā mazu mani mīl tikai tāpēc, ja es esmu kaut kādā ziņā labs un efektīvs. Tad man jāspēj būt efektīvam, jāspēj manipulēt, jāspēj būt veiklam, bet es šajā pārmērīgajā veiklībā pazaudēju cilvēcību. Es nezinu par tām narcistiskajām, bet es atceros, ka man mamma teica, es padomu laika bērns 5 baļu sistēmā vērtēju, un tad, kad es 4 atnesu, tad viņi tā atkal 4. Nu, es saprotu, ka tikai 5 būtu akceptējums, ka tas 4 nav. Un 4 ir lielisks vērtējums, vai ne? Un, protams, tā ilgstoši un atkārtot tas ļoti ievaino. Un pēc tam dzīvē ir diezgan daudz ilgs laiks jāvelta, lai pieņemtu to, ka 4 ir ok. Jā. Ka nav vajadzīga pēc tā 5 vai 5 ar plusu visu laiku. Nu labi, bet tad man vēl, lasot tālāk šo grāmatu, pārsteidza viena vieta, kur bija stāsts par to, ka patiesībā, redz, kā arī sākumā jūs minējāt, ka tās ir kādreiz bijušas izdevīgas šīs pārliecības, nu, izdevīgas vai tā kā noderīgas, jā, bet ka cilvēks reizēm pat varbūt saprot, ka viņš tā kā dara sev grūti, slikti un ka viņam klājas grūti, bet viņš to turpina darīt, un tad, kad analizē tālāk to situāciju, tad viņš nonāk pie secinājuma, ka patiesībā arī šobrīd viņam kaut kādā ziņā šī pārliecība kalpo un ir izdevīga. Un ka viņš paliek, piemēram, kādās tas bija piemērs no grāmatas, viņš paliek sliktās attiecībās, jo patiesībā viņš pats par sevi domā, ka viņš ir bijis, nezinu, slikts jaunībā, un tagad viņš ir pelnījis sodu, un, vai kaut kādas citas varbūt lietas. Un, jo citādāk man šķiet, ir taču tik viegli, es pieķeru sevi, kā es domāju, saku, vai kā es nepareizi domāju, tagad es domāšu pareizāk, un kā jūs man pateicāt, ka es visu laiku gribu uzvarēt, tagad es zinu, tagad es vairs tā nedarīšu, un viss kārtībā, vai ne? Ka nav tik viegli to izmainīt. Tā jau ir tā psihoterapijas būtība, un tāpēc jau arī saka, ka psihoterapijā strādā attiecības, un pilnīgi nekas cits, nec kādas gudras tehnikas, nekas tam līdzīgs. Un ja cilvēkam dzīvē ir šādas ļoti sliktas, vēsas, postošas attiecības, tad viņam psihoterapijā
ir pirmkārt jāizveido šī terapeitiskā alianse vai labas attiecības ar šo terapeitu, kurā viņš ņem spēkus un ieraugot savas šīs pārliecības, viņš viņus spēja lēni un uzmanīgi pieņemt vispirms, un tad jau tikai dzīvē kaut ko mainīt. Tas ir tāds ļoti sarežģīts un grūts un lēns process. Tam nav saistība īsti ar intelektuālu izpratni vien, vai tur ir ļoti maz viņas, teiksim tā. Jā, es domāju, tad, kad mēs tā smuki nosaucam vārdā vai paskatāmies uz nezinu, kolēģi vai draugu un nosaucam vārdā viņa pārliecību, tad tas viss tā kā vienkārši izklausās. Bet tad, kad mēs ieraugam savējās, tad mēs sajūtam, ka varbūt saskaņā ar šo pārliecību vispār būvēta mūsu dzīve, ja? vai mūsu paradigma, kā es ticu, kā es funkcionēju, kā es savu dzīvi esmu uzbūvējis, vai ne? Un tad tur to mainīt, tas nav tikai tā podziņa kaut kāda nospiest, ja, kaut ko mehāniski izdarīt. Tas nereti ļoti liels pārmaiņas paredz. Ja. Piemēram, ja es šobrīd domāju, man ir vairāk klienti, kas ir profesionālo izdegšanu ir atnākuši. Tā ir tāds mans lauks un tēma. Un tagad tā sieviete mājās cenšas atpūsties. Viņa darbā rosās, viņa mājās rosās, viņa tagad mēģina tajā būšanas modusā būt. Un ģimene sāk reaģēt. Viņš saka, tu jau 2. mēnesi pa māju, neko nedari. Kā tu tā? Ja? Un pierasts, ka tomēr viņi skrien un dara, un pat ja viņi pati ierauga un to mēģina mainīt, tad tā apkārtējā vide, tai arī jāpielāgojas. Ja? Tas tiešām nav tik vienkārši gan pašam cilvēkam ar sevi strādājot, gan arī tam, ko Ivars teica, ka tas ļoti ir caur attiecībām. Ja, tas virziens, ko es pārstāvu, šiem pārliecībām dod tādu nosaukumu kā attiecību līgumi. Piemēram, ja es būšu labs, tad mani mīlēs. Ja, tas ir tā kā līgums, kas ir radies attiecībās. Vai ne? Un šīs pārliecības arī ir tiešām tādi dzīves līgumi, kas funkcionē attiecībās, tur ir es esmu iesaistītā pusē, ir mani apkārtējie. Tagad kā mums tajā miedarbībā to mainīt? Un tad terapeitiskās attiecības ir viens tāds labs veids un lauks, kur tas var drošā veidā notikt. Vispār baigi traki, jo īstenībā jau tas līgums tāds ir noslēgts. Kā jūs sakat, šī te paciente, vai ne, viņa ir īstenībā noslēgusi jau līgumu, ka viņa būs tā rosīgā, un tagad viņa maina. Un tad otra puse saka, kas te notiek. Jā. Tad tur ir tāda turbulence. Tā ir ne tikai viņas dzīvē, bet ģimenē un profesionālās izvēlēs. Bet tur ir arī brīnišķīgas pārmaiņas. Galu galā, tad, kad viņi nerosās, tad izrādās, ka citiem cilvēkiem, ģimenes locekļiem arī ir iespēja kaut ko darīt. Ja? Pirms tam varbūt viņi ir viss darījusi, ja? Viss vietā. Un ar tādas labas pārmaiņas galu galā var notikt, bet viņas nenāk viegli. Mēs esam atnākuši pie tā, ka šādas te pārliecības, tātad tomēr ir vajadzīgs tas otrs cilvēks, ir vajadzīgs šīs attiecības, lai tās varētu mainīt. Jo es tad, kad sāku lasīt šo grāmatu, es atcerējos vienu brīdi, tā ļoti stipri bija modē runāt par manifestāciju un par to, ka katru rītu sev spogulī vajag teikt, ka es sevi mīlu, un tad arī bija drusciņi par to tā, ka īsti tas nepalīdzēs. Ka tu tur vari sev teikt vai neteikt, bet ja tā pārliecība ir tāda dziļa, tad tas nestrādās, vai ne? Es nezinu, ar ko tu teiksi. es gribu teikt, nav viss, man liekas, tikai melns un balts. Es varētu piekrist, laikam, lielās līnijās, bet tad ir tāds virziens kā kognitīva behaviorālā terapija. Viņa tomēr ļoti ir bāzēta uz domām un kā šis domspēks tomēr mūs ietekmē. Un man universitātē bija tāds brīnišķīgs pasniedzējs Jānis Grants, no tāds Amerikas latvietis un kolorīts foršs cilvēks un tā. Un viņam kādreiz bija tāds skats no malas uz latviešiem Latvijā. Un tad viņš tiešām pamanīja, cik ļoti mēs esam kritiski paši pret sevi un viens pret otru. Un mūždien gatavi atrast, kas nav ne tā un ne tur. Un tad viņš teica, just stop it. Patiešām, kādā brīdī varbūt arī ir jāaizliedz sev domāt noteiktā veidā, ja, lai no kaut kurienes izrāptos. Varbūt tas nepalīdzēs ar lielajiem jautājumiem, būtiskajiem, ar šiem te attiecību līgumiem, kas man ir iesakņojušies un tā. Bet tādā ikdienas līmenī varbūt tas arī ir kādreiz, ja.
Nu, es neesmu laikam tik augstās domās par labām domām. Eksistenciālā psihoterapija strādā izejot no pretējā absolūti. Un saka, ka psihoterapija sākas ar sevis pieņemšanu, radikālu sevis pieņemšanu. Un ir pa definīciju, ko nozīmē pieņemt sevi. Tāds Pauls Stiliks ir ļoti skaisti noformulējis, ka pieņemt sevi nozīmē pieņemt sevi nepieņemamo. Tad, ja es jūtos kā ļoti bailīgs, izmisīgs cilvēks, tad man būtu nevis šīs bailes jāpārvar, bet jāpieņem sevi šis te vai jebkuri citi mīnusi. Un tikai šajā brīdī, kad es iemīlu sevi nepilnīgu, tajā brīdī man pavērs ceļš uz priekšu, un te psihoterapija palīdz. Es tur varu manifestēt, cik es gribu. Es drosmīgāks nekļūšu no tā. Drīzāk tā kā atzīstot šo te. Man bija ļoti forša pieredze. Vienreiz bija Āgenskalna tirgu jāsatiek vienu projektu sakarā, kad kolēģi. Un es aizēju, mēs pasūtam kafiju, un viņi saka, zini, es tā satraucos. Viņi saka, man ir tā, ka, ja es pirmo reizi satieku nepazīstam cilvēku, es ļoti nervozēju. Man bija tas, wow, tas ir līmenis, tas ir ļoti augsts līmenis. Un tā saruna pilnīgi savādāk aizgāja. Viņa pati pārstāja par to uztraukties. Un tāda dziļa sevis pieņemšana un patiesa drosme. Tas ir kaut kas vairāk uz to pusi. Man nāk prātā tikai viena rupja anekdote. Nu. Tas bija tāds joks, kad cilvēks čurā biksēs, un tad viņš saka, ies pie psihoterapeita, jo fiziski iemesla nav, un pēc laika satiek draugu. Draugs saka, kā ir, un viņš saka, tā kā viss vairs nav. Viņš saka, nē, es joprojām čurāju biksēs, bet es ar to lepojos. Un es zinu šo anekdoti, un ne tu pirmā šo tādā kontekstā arī saki, bet šī te... labi, un tagad paņemam nopietni, paskatāmies uz to anekdoti. Un šis cilvēks čurā biksēs droši vien, ka tam ir kaut kāds ļoti dziļš fizioloģisks iemesls, vai ne? Un viņš vienmēr ir kaut kur slēpies un gājis un kaunējies un neko nav darījis. Un viņš sāk dzīvot. Tad vai mēs varam teikt, ka tas ir kaut kādā ziņā slikti? Droši vien, ka nav slikti, vai ne? Viņš to atzīst, bet, godīgi sakot, tad, kad es sāku rakstīt par kaut kādām psiholoģijas tēmām žurnālos, tad es atceros, pašā sākumā bija tā viena atziņa, kur man teica, ka tā kā noformulēt to problēmu, tā jau ir puse no risinājuma, un tad es biju ļoti priecīga. Jo man likās, ka tā puse, tas taču ir tik ļoti labi, vai ne? Un tad esmu vēlāk sapratusi, ka tā otra puse ir baigi smaga. Un viņu bieži vien neizdodas realizēt. Jā, bet man šķiet vajadzētu mēģināt virzīties uz to, tad ko ar tām pārliecībām darīt, jo šajā grāmatā, redz, tu teici saknes, un šajā grāmatā bija minēts, ka tie pat ir kā tādi pīlāri, ap ko mēs būvējam to savu dzīvi bieži vien, un ja tas pīlāris tiešām ir tik reizs, ka attiecības bojājas slikti, darbā grūti, un vispār pašam grūti, ko ar viņu darīt? Labi, ieraugu, un ko tālāk? Reizēm tā, kā tu teici, es sapratu un likās, ka tā otra puse ir tik šausmīgi grūta, vai ne, ko tu tālāk darīt. Bet ļoti bieži patiešām pietiek tikai ieraudzīt. Ja tā ieraudzīšana ir tāda ļoti, ļoti dziļa, kā saka, tāds vulgārs vārds iekiko, mani iekiko izmaiņas. Pieleca. Viņas kaut kas sāk darboties, un tur droši vien laiks arī vajadzīgs ir. Ir tādi Eiropas seriāli un ir amerikāņu seriāli Netflixā droši vien redzēt. Eiropas seriālos cilvēki kā cilvēki, amerikāņos sievietes pamožās no rīta jau uzkrāsots, vai ne? Amerikāņu seriāli balstās uz pārmaiņām, nemitīgi. Mēs kaut ko atklājam, mēs kaut ko mainam, mēs cīnamies, mēs uzvaram, mēs uzveicam. Un ir Eiropas cilvēki, kurā vispār cilvēki tā kā dzīvo, kaut kā skatās, kā lietas notiek. Varbūt mums vajadzētu nonākt pie tām lietām atpakaļ. Sāk dzīvot kā Eiropas cilvēkiem. Jā.
Bet labi, tad tas ir tas variants, kur tie 50% un viss forši. Bet, ja tomēr es redzu, un es varbūt pat apzinos, piemēram, ja mēs runājam par to uzvarēšanu, un es saprotu, ka es vienalga kā runāju ar vīru un nonāku pie kāda jautājuma, kur mēs nevaram vienoties, ka es vienalga, es apzinos, ka es kā traka gribu uzvarēt, bet es nevaru. Tā mana pārliecība. Un te ir risinājums. Šis ir ļoti labi, ko tu pateici. Jā. Jo attiecībās tieši šis strādā. Ja es zinu, ka esmu uzvarētājs un es gribu būt uzvarētājs, bet es varu iegūstot apzināšanos, manī iestrādājuši šis mehānisms, bet es spēju atnākt solīt atpakaļ un pateikt, oi, piedod, man atkal tas nostrādāja, atvaino. Un šis padara ļoti sliktas attiecības par labām attiecībām. Jā, mana dziļā pārliecība, bet tas padara tās attiecības iespējams. Bet ja es nespēju to pateikt, tad neko. Tad atpakaļ pie psihoterapeita. Labi, bet, piemēram, ja ir tā pārliecība, ka es neesmu, kā mēs teicām, gana laba, pietiekami laba, tā tad ir šī pārliecība, ka es neesmu pietiekami laba. Kur tur es varu pakāpties atpakaļ? Es nezinu, es esmu ienākusi iekšā, es jūs visus ieraugu un es saprotu, Johaidī vēl mans klases biedrs ir atnācis. Kā es tagad vispār te izturēšu šo visu? Un kā es tagad varbūt neesmu paspējusi visu kārtīgi apdomāt, ko es tagad darīšu, un es varētu mukt projām. Bet ko man tagad darīt? Tā uz sitieni, ko tev darīt? Es apzinos, tā ir mana pārliecība, dziļā pārliecība, tikai dziļā pārliecība. Tā nav taisnība, es jau esmu 10 vakarus novadījusi. Aha, varbūt uz šo var paļauties. Man sanācis iepriekš. Liela iespējamība, ka man sanāks. Man ir pretēji fakti, ka man jau nav sanācis. Vienreiz neviens nesmējās, cilvēki gāja ārā. Ko tad? Jā. Var paskatīties, kas tur notika, kas bija savādāk, bet es droši vien jautātu gan sev, gan klientam, kas tev varētu palīdzēt, vai kā priekš tevis būtu labi. Bēgt prom. Bēgt prom. Jā, bet ja tu esi atnākusi un piekritus, acīm redzot, tur ir kaut tad kas, ko... līdz galam, jo vēl viena dziļā pārliecība. Labi, bet ja nopietni. Bet tavā jautājumā jau ir viena dziļā pārliecība par to, ka mums ir vajadzīgs komforts visā, ko mēs darām. Un ideja par to, ka man ir jāatnāk runāt svešu cilvēku klātbūtnē un justies komfortabli, tā jau ir drusku tāda apšaubām ideja. Varbūt viens no 1000 cilvēkiem to var. Bet labi, tas bija vienkārši piemērs. Un varbūt ka var šo te darīt arī nesot pietiekami labai. Bet es vairāk domāju, varbūt mēs varam, labi, tas bija mans tāds piemērs viens, bet ja mēs varam paņemt tādu tīru šo pārliecību, kur tiešām cilvēki cieš no tā, ka es nejūtos gana laba, un tad, teiksim, attiecībās es neuzdrošinos varbūt pateikt kaut ko, vai vispār varbūt veidot attiecības, un darbā varbūt neuzdrošinās cilvēks paprasīt labākus apstākļus, lai arī tas būtu iespējams. Ko darīt, piemēram, ar šo pārliecību? Meklēt, kur tā ir radusies? Virzīties uz sevis pieņemšanu. Tas ir īsais karaliskais ceļš, ja vēlies. Kā? Tātad es nejūtos gan, nomodelēsim to situāciju, es nejūtos gana laba. Man visu bērnību ir teikts, ka es esmu tāda un tāda, un nemāku, un neglītu, un tam līdzīgi. Virzīties uz to, ka es esmu ok, ar mani viss ir kārtībā. Tagad terapeitam ir jāatbalsta šī te. Bet tu pirms tam teici, ka tu pārāk netici labajām domām. Un tagad tu man saki, lai es sev saku to pretējo, ko man tur teica. Nē, tas nav tas pats. Es neticu labajām domām, es ticu labām attiecībām. Ja terapijā izveidojas labas attiecības, tad tas strādā. Un vēl jau labāk, ja ir labas partneru attiecības, tad tās patiešām dara brīnumu lietas, tas pat ir zinātniski pierādīts. Es tieši gribēju jautāt, vai tām obligāti ir jābūt vai tām jābūt obligāti attiecībām ar terapeitu, varbūt tās var būt partneru attiecības, varbūt tās var būt draugu attiecības, ka, nezinu, es pieaugušā vecumā sadraudzējos ar cilvēkiem, ar kuri ir forši atbalstoši, un mēs veidojam tādas labas attiecības.
Viņi stiprina tā Un tā pārliecību, stiprina. ka vismaz kaut kādās situācijās tu esi laba. Ne tikai pietiekami laba, bet tu esi laba. Jo Man patīk, kā mēs tagad man palīdzam, ka Jā, jūti vai ne? labāk. Jo diez vai ir tā, ka cilvēkam nekad mūžā nav bijis nekāda pozitīva pieredze ne ar vienu cilvēku. Viņam noteikti ar kādu tādu ir bijusi, viņam noteikti ir kaut kas viņam sanāk. Un tad varbūt mēs balstamies un raugamies primāri uz to. Tas ir no kurienes atspērties. Ja? Jo kādreiz tas, ka es neesmu pietiekami laba, tā sajūta, ka es vispār nekur, nekad, ne pie viena neesmu laba. Ja? Tad ir jārektīvi gulēt. Tad ir aizguļās, jā. Bet tā jau nav. Tomēr ir kaut kur mēs esam labi. Ja? Es kā žurnālisti varu izstāstīt, ka var superīgi piemeklēt faktus un piemērus gan vienam kaut kam, gan parasti arī kaut kam otram. Un man šķiet, ka ar tām pārliecībām tā trakā problēma ir tāda, ka tas pīlāris vai tā sakne, viņam ir tās spurgaliņas, un viņš māk savākt tos faktus, kas viņu kas pierāda, jā, redzi, ir tā, ka tu tur neesi gana laba, vai tu, obligāti jāuzvar, jo toreiz tu tur zaudēji, un viss bija šausmīgi slikti. Un ko ar to darīt? Kā sevi iemācīt teikt, ka nevajag tā atlasīt tos faktus un mēģināt tā kā, objektīvāk paskatīties? Šajā grāmatā ir izcelta tehniskā pauzē, tur ir. Tagad. Izklausās visu. Bet jūs rakstiet tos jautājumus. Tur bija tāda pastīte, un tur ir jāraksta. Man ļoti patīk lasīt jautājumu. Tā, pamēģināt. 1. 2. Vēlreiz. Tagad. Arī mikrofoni. Jā. Brīnišķīgi. Tad ir tehniskā pauze. Un bija jautājums par tām spurgaliņām, ko atstāja, vai ne, šīs dziļās pārliecības. Es varbūt tā nopietni atbildētu no eksistenciālās psihoterapijas viedokļa, kā tā cilvēka dzīve būvējas, un ka šajā grāmatā skartie jautājumi par dziļajām pārliecībām ir tāda viena salīdzinoši neliela daļa. Jo no tādas eksistenciālās domāšanas katrs cilvēks dzīvo tādā savā dzīves pasaulē, jeb life order. Tāds filozofs Edmunds Husserls to ir aprakstījis. Un ko nozīmē tas life order? Tad mēs daudz runājam par objektīvismu, bet cilvēks nedzīvo objektīvā pasaulē. Vispār psihoterapija nodarbojas ar subjektīvo pasauli. Tad mēs kaut kā pieredzam lietas, cilvēkus un notikumus mums apkārt kaut kādā pilnīgi unikālā, tikai mums raksturīgā veidā. Un tur iekšā ir gan pārliecības jūtas un viss pārējais. Un tad ar šo veidu arī strādā terapija un palīdz šo veidu pirmkārt ieraudzīt un caur patiesu tikšanos, attiecību veidošanu arī lēnām kaut ko pamainīt. Un tad, tā kā terapijā šīs dziļās pārliecības varbūt ir viena neliela lieta. Tas nav tas pamat uzdevums tikai. Tas vienkārši ir šī vakara temats. Tāpēc mēs tā. Jā. Jā, es vēl domāju, tu jautāji, ko darīt? Un tas izriet no tādas ļoti, tādas prāta kategorijas, ko darīt, izdomāt un ko darīt un kā mainīt. Un tur es kaut kā uzreiz iedomājos, ka tur ir kaut kāda baigā piepūle un kā man tagad nesanāk un tā. Bet tas, par ko mēs runājam iepriekš, ka ieraudzīt to pārliecību, jeb apzināties un tā dziļi, tas līdzinās tādai insighta pieredzēji. Ļoti spēcīgai pieredzēji. Un šī pieredze pati par sevi, kad es viņu ieraugu, viņa kaut ko manī izmaina. Pietiekami būtisku. Tādu, ka man vairs nav jautājums, ko darīt. Ja es vairs pēkšņi neesmu šīs pārliecības tādā krosiņā. Ja man ir notikusi būtiska izmaiņa, būtisks pavērsiens, un es sāku pamanīt lietas citādi. Un tas, ka es viņas pamanu citādi, un manī iekšēji ir kaut kas izmainījies,
es attiecīgi arī reaģēju citādi. Varbūt man kādreiz pa vecam paslīd kāju un tā, bet šī iekšējā pārmaiņas ar to ieraudzīšanas, ar to insight momentu, viņi tomēr notikusi pietiekami nozīmīgi, bieži vien, vai ne? Un tas tāpēc arī varbūt ir, ka tā ir puse no atbildes vai pat visa atbilde, ja? Jo notiek caur to ieraudzīšanu notiek tā lielā pārmaiņa, jo tas nav, ka es izlasīju smuku virsrakstu un ok, jā, ir taisnība, es tagad dzīvošu saskaņā ar to. Tas nav gluži tā. Mēs varam padomāt, kas dzīvē mums ir kalpojis kā tāds palīdzošs tādā būtiskā iekšējā pārmaiņā, ja? Un kas tur ir noticis, ja? Un cik ļoti tas varbūt ir izmainījis to, kā mēs redzam sevi vai otru vai situāciju, ne? Un tad tas jautājums tā kā vispār no citas dimensijas parādās, ja? Ne gluži tā, ko darīt un kā pareizi darīt vai kā tagad mainīt, jo tas nav vairs tāda aktualitāte, ja? Ir cits iekšējais stāvoklis. Šajā grāmatā bija arī, tur iet tādos vispirms tā kā atpazīt un tad arī ko darīt, bet tur pie tā, ko darīt, bija tas, jo tie ir kā pieredzes stāsti, kur ir pacienti stāsti un tiek analizēta šī situācija un kā viņi nonāk līdz kaut kādiem risinājumiem, vai dažās vietās viņi arī izlemj neiet tālāk un palikt pie tā. Bet bija tā viens piemērs, kur sieviete stāsta par šo savu dziļo pārliecību, un grāmatas autors saka, es jūtu, ka viņa nespēja uz sevi paskatīties ar tādu mīlestību un līdzjūtību, un es viņai jautāju, bet bija tas vīrietis, kurš jūs man teicāt, ka jūs ļoti mīlēja. Viņš jūs mīlēja, vai ne? Jā, viņš man ļoti mīlēja. Un ko viņš teiktu par šo situāciju? Ka tu tā kā aicini paskatīties, un tad tu varbūt tiešām saproti, ka tu esi ļoti nežēlīgs pret sevi, pārāk kritisks, vai ne? Un ka ir tas cits skatījums, kurš ir it kā tavā galvā, bet tas ir arī, kā attiecības. Absolūti tā jau arī ir, ka mīlestība ir lielākais dziednieciskais ārstējošais spēks. Labas attiecības nav nekādas labākas terapijas pasaulē. Jā, man liekas, pilnīgs atslēgas vārds. Varbūt, es nezinu, bišķiņ novazāts šobrīd, bet paraudzīties sevi ar līdzjūtības acīm. Ar ko es nedomāju dot sev atlaides un žēlot, un kā kādreiz to saprot. Bet tajā, ka es vēlos kaut ko mainīt, vai ka manī ir kaut kas šis greizais, ja? Kā es raugos uz to ar līdzjūtību, ar pieņemšanu, ja? Ja ir grūti sevī to sajust, tad es arī kādreiz klientiem jautāju, ko tādā situācijā teiktu, vai ko tev ieteiktu, tev vecmāmiņa, vai kāds cilvēks, kas tev ir ļoti tuvs, kas tev mīl, kas tev pieņem, ja? Ko viņi teiktu, ar kādām acīm viņi raudzītos, ja? Tas kādreiz palīdz, jo mēs priekš sevis kādreiz esam tādi tiesneši, kad pameklēt otru tādu. Jā. Vai arī vēl tas ieteikums bija paskatīties, kā tu teiktu savam draugam, ja tavs draugs būtu tajā situācijā. Vita nāk pie mums ar zīmītēm. Vēl ievāc zīmītes. Labi. Man patika, vēl bija šeit tā viena tāda atkāpe par to, ka nepietiek apšaubīt šos te priekšstatus, bet tie ir jāizvieto ar palīdzošām domām. Ka tas, vai ne, ka mēs aizstājam šos te vienus priekšstatus ar citiem. Jā, bet līdz viņiem ir jātiek. Es domāju, ka reizēm terapeits skatās uz cilvēku vairāk pieņemoši nekā pats cilvēks. Es ceru. Tā kā par sevi reizējies. Nē, kā? Bet ja cilvēks ir atnācis pie terapeita, tad tas terapeits viņu tur... Jūs te tāds atnācis. Tās ir nereti lielākās bailes, bet... Jā. Man liekas, tas nenotiek. Jā, un tā jau ir tā pamata palīdzēšana. Tā ir tā pamata palīdzēšana. Tā kā es pats gāju terapijā pie savu skolotāju, tad es domāju, es neko baigi neraudāju, nekāda efekta nenotika, bet es jutos daudz labāk pēc tā laika, ko ļoti mainījās. Un es viņam prasīju, ko mēs darījām. Viņš saka, tev bija baigi sarežģītā dzīves pasaule, mēs viņu drusku novienkāršojām. Bet es domāju, tas vairāk kā tāds joks, jo pa īstam es atceroties, es zinu, ka viņš mani pieņēma pa īstam daudz vairāk nekā es pats sevi. Un ka tas ir galvenais palīdzošais faktors.
Man ir pilnīgi līdzīga pieredze. Es diezgan ilgi gāju terapijā, tāda ļoti mācīts cilvēks un tā visu kaut ko mēs tur darījām, bet es domāju, kas bija tas varbūt pagrieziena punkts priekš manis un tāda lielākais piedzīvojums vai pieredze, ja? Ka es kādā brīdī ļoti skaidri sajūtu tā terapeits līdzjūtību pret mani. Es stāstīju savu situāciju un ciešanas tur bija gan lielas, un es sajūtu vienkārši patiesu, vienkārši cilvēcisku līdzjūtību. Un tas man tā nošokēja, šī sajūta, šī pieredze, ka kāds cilvēks tā jūt man līdzi, un tajā bija tik daudz pieņemšanas. Man likās, ka tas man, atsvēra cik gadus terapijas. Ja? Vienkārši tas, ka terapeits man šo sajūtu iedeva, cilvēcisko vienkāršo sajūtu. Ja? Viņa bija tik mainoša, tik nozīmīga. Es domāju, ka var izvilkt jau, bet tur vēl kāds raksta, tad es vienkārši izvelku kā. Tu man tā, labi, es paņemšu dažas. Jā. Man paņemās. Vai, tad jūs tur uzrakstīšu tik garas arī. Tā. Personīgi es tā. Kā nospraust robežas, piemēram, pārmet lietas, notikumus, liek uzņemties atbildību, turklāt tā nav mana atbildība. Kā aizstāvēt sevi? Kā nospraust robežas? Kāda te varētu būt pārliecība apakšā? Tas diezgan sarežģīts jautājums, jo ļoti maz konteksta zināms. Tad uzreiz tāda vilinoša būtu kaut kādu cīņu ieteikt, kā tur cīnīties un tam līdzīgi. Bet tas varētu būt tāds, varbūt nevienmēr labs ceļš, kaut kā saprast, kas notiek šajās attiecībās vispār, kāpēc tur ir vieta kaut kam tādam. Varbūt kādi iepriekšēji konflikti vai vispār viņas nekad nav strādājušas. Vai tā ļoti sarežģīti būt no šī viena atbildēt, kā nospraust robežas. Tas jau tāds sarežģītāks jautājums. Man prātā skolā kartupeļu talkas un tur bija pāros bija iedalīti gabaliņi un visu laiku tika pārspraustas robežas. Ja? Tas kaut kāds tāds mehānisks. Ja? Tā laikam nesanāks. Bet man liekas, liela lieta ir pamanīt, ka manu robežu pārkāpj. Tas varētu būt diezgan daudz, jo kādreiz mēs atjēdzamies, ka jau mēs esam varbūt kaut kur ierauti un jau kaut ko darām, kas vispār nebija mūsu plānos. Varbūt, ja izdodas pamanīt, tas ir daudz. Jā, tas īstenībā izklausās ļoti labs padoms, vai ne? Pirmkārt pamanīt, un īstenībā arī tad, kad jau ir stipri ierauts, arī tad var teikt, paga. Jā, tava vaga. Vai ne? Jā. Šitas ir tā kā no žurnālistikas. Kā mainīt pārliecības? 5 efektīvākās metodes un instrumentus. 2 katram piemērus. Šitas. Paldies tam, kurš to uzrakstīja. Tas ir tā kā no žurnāla. Tātad 5 efektīvākās metodes, kā mainīt pārliecības, dot instrumentus. Ja? Un katram dot piemēru. Lūdzu. Man liekas, laba doma būtu nopirkt šito grāmatu vai paņemt bibliotekā. Jā, jo tur būs gan tā pieredze un metodas, bet arī tas dziļums, lai mēs te nerunātu tikai par mehāniku. Tur bija ļoti labs viens mehānisms aprakstīts, un grāmatas beigās tiešām bija tādas lapas, kur var apvilkt un svītrot un droši vien dusmoties, tā kā tur tiešām ir metode, tas nav pa jokam. Jā, tā, ka var padarboties ar sevi par šo tēmu. Jo vispār jau, ja mēs tā ieejam, grāmatnīcā un padomu grāmata ir pa pilnam. Ja tā gribas izlasīt melns uz balta, tad to var izdarīt. Bet vai tas tā uzreiz žvāk izmainīs un palīdzēs? Šeit kaut kāds laiks jāvēlta. Vēl 4 man vajag. Šis ir tāds metodoloģisks jautājums, vai ne? Reizēm metodoloģija nosaka to, kā mums būtu jārīkojas. Ja vispār ideja par kaut kādām tādām izmaiņām ļoti tāda, liek nedaudz skeptiskam būt par šo jautājumu. Ko es par nozīmē 5? Man liekas, jautājums vai ir uzdots ar humoru, vai šeit prasās kaut kā noskaidrot ideju, kas aiz tā stāv.
tās pārliecības jau nav kaut kādas tādas lietas, kas mētājās ceļa malā, ko es te paceļu un kā viņi tagad iemainīt pret kaut ko citu. Tas ir kaut kāda dziļa sevis izpratne, sadarbībā ar kādu citu, neobligāti ar terapeitu, ar saviem tuviniekiem. Tas ir tāds mīlestības jautājums, kā man augt, kā man dzīvot savādāk. Tas nav gluži sportiskas dabas jautājums, kā man skriet ātrāk šito aplīti. Man ienāca prātā vēl viena lieta. Ja es iedomātos cilvēku, kas varbūt nav noskaņots uz terapiju un uz grāmatām un tā, bet viņš jūt, ka kaut kas man te nestrādā ar to vai citu lietu, un viņam ir labs draugs vai draudzene, vai cilvēks, kam viņš uzticās, tad varbūt ir vērts aprunāties, ka paklau, man ir šitā, ko tu par to saki. Jo es tā kādreiz domāju, vai visas manas būtiskās pārmaiņas ir notikušas terapijā? Nē, ir bijis kādreiz, kad ļoti tūs cilvēks pasaka, Klau, es te redzu, ka tu dari šitā un atkārto visu laiku to un to, un kāpēc tu tā dari? Kaut kas traucējoši tajā. Un es sākumā uzmetu lūpu, tādu uzskrulēju un tur tā, bet pēc tam tas kaut ko ir ļoti tomēr palīdzoši bijis. Tā, ka varbūt ir vērts runāt ar kādu. Labi. Mums ir šoreiz vienkārši izcili daudz jautājumu. Varētu papildināt šo jautājumu. Tev gribas papildināt, lūdzu, Vienkārši man interesē varbūt kāda vai privāta vai profesionāla pieredze ar pārliecību maiņām, kāds piemērs. Tu gribi dzirdēt pozitīvo piemēru? Kādu, man vieglāk uztvert domas ir ar pozitīvo piemēru. Vai privāta vai varbūt no darba. Lūdzu, kādas pārliecības jūs esat mainījuši? Kā jau es pašā sākumā šodien minēju, strādājot ar sportistiem, man ir vairākas reizes bijis. Parasti sportisti ir tādi cilvēki, ar kuriem ļoti labi strādāt, jo viņi, ja viņi tiešām kaut ko saprot, viņiem tas sportiskais gars arī šo te palīdz. Un šī te tieksme pēc uzvaras personiskajās attiecībās, pāru attiecībās, ja viņi to saprot un var ar to otru cilvēku sākt runāt kaut kā savādāk vai apzinoties, tad šīs pārliecības maiņa šajā kontekstā, tas man ir izdevies palīdzēt. Jā, tik tiešām. Un tā ir bijusi ļoti liela problēma. Jā, tas piemērs, kur man draudzene palīdzēja pavisam nesen. Mums bija regulārs Zoom sapulces viena projekta sakarā, gandrīz katru nedēļu. Un viņi man vienreiz teica, Klau, katru reizi, kad mēs runājam, tu kritizē sevi. Un tu to atkārto un atkārto. Vēl viņi kaut kā papildināja, bet tas bija lielā mērā par to, ka viņi bija pamanījusi, ka, es saku tas, bet es jau te to, un es tur tā sev noniecinu un pazeminu. Ja? Un viņi to bija pamanījusi, viņi to pateica. Un tad man bija tur sākumā tāda uzskrulētā lūpa, un tā man pagāja laiks, kamēr es tā apjēdzu, ko viņi saka, un ka es tā sāku pamanīt, ka tā laikam ir, un vai tas vispār kādam pa labu nāk, man pašai noteikti ne, citiem acīm redzot arī ir jau bijis nogurdinoši. Un tas varbūt tāds vienkāršs veids, bet iekšēji tas man prasīja kaut kādu laiku un pārstrādi un procesu, un tā tas jau arī nebija tā, kā jau es saku, pacēli ieraudzīt, nomainīt. Tas tomēr kaut kādu iekšēju darbiņu paprasīja. Bet palīdzoši bija tās draudzenes komentārs, par ko viņi bija pamanījis. Jā, derēs. Šis jautājums man tiešām ir metodoloģisks dabas. Jo skaidrs tas ir stāsti par lietām, kā jau mācīties un pieredzi citu cilvēku kā vērtīgi. Bet, ja mēs aizējam mājās un padomājam, ko es iegūtu, kā es varu izmantot to informāciju, tad metodoloģija ir tas slēdz. Tāpēc vai tik žurnālistisks jautājums. Recepti vajag, jā. To mums vienmēr gribas. Nebūs receptes, vai ne? Droši vien var pierakstīties psihoterapijā un tur to risināt, jo tā jau ir, tas nav ātri. Un tas ir arī tas, ko man vienmēr visi tajās intervijās atbild. Zin, kā ir receptes nebūs, un tad es saku, sasodīts atkal. Es domāju, var vēl piebilst vienu tādu lietu, kas man personiski palīdzēja kādreiz savā terapijā. Ir tāda dziļš priekšstats mūsu sabiedrībā par slikto dzīvi, cik mums ir slikta dzīve.
Es arī gāju sākumā terapijā, un tas man grūti, un tāpēc man 10 reizes viņš saka, tev ir tas, un tev ir tas, un viņš nosauc ļoti reālas lietas, kuras manā dzīvē ir kārtībā un pat ļoti labi. Viņš saka, tu saki, ka tev slikta dzīve, bet tas ir labi, un tas ir labi. Viņš saka, tev ir kaut kādas grūtības, bet nonākt līdz šim, ka mana dzīve nav kaut kāda šausmīga, ka man vispār ir laba dzīve, bet man ir dažas grūtības. Tā ir ļoti dziļa pārliecība, kas pār mums valda, un tā nav taisnība. Kā viņi nomainīt? Pirmkārt, ieraudzīt. Ieraudzīt, tad tas ir Piemērs, tur nevis konkrēti kā nomainīt. Nē, bet kur bija piemēram tas, ka ieraudzīt. Tas ir konkrēts, tā ir metodoloģija. Es varu metodi iedot, burtiski recepti. Jā. Drīkst, lūdzu. Kā nomainīt to, ka es ieraugu savu dzīvi kā labu esam. Ir tiešām viena konkrēta metode. Viņa pati esmu diezgan ilgstoši lietojusi, tagad tā kā lietoju. Saucās pateicības vingrinājums. Dienas beigās vai dienas sākumā, brīdī, kad ir laiks minūtes 5-10 pabūt ar sevi. Es mēģinu sajust, par ko es šodien esmu pateicīga. Man nav jāatskaitās citiem, man nav jābūt pateicīgai par smukām lietām vai vēl. Es vienkārši pārskatu savu dienu un kas man tajā dienā bija, par ko es jūtos pateicīgi. Un tas ir arī jautājums ne tikai par ko man vajadzētu būt, bet par ko es esmu sajutusies. Nezinu, tur tramvajā kāds palaida apsēsties, piemēram, ja? vai kaut kas bija noskumusi un kāds silts skatiens man uzlaboja jomu, piemēram, kas nav kaut kas tāds liels vai kāds, bet ka es to piefiksēju un sajūtu. Un tad, kad bet tā metode ir tāda, viņa ir jālieto, un regulāri, un ikdienā, un pietiekami ilgu laiku. Un kaut kas mainās. Tā dzīve tiešām sāk kļūt tāda pieņemamāka un labāka, un arī sajust to, par ko viņa ir laba, izdodās vairs ne tikai tajās 5-10 minūtēs, kad es ar sevi par to runāju, bet arī ikdienā es sāku pamanīt, cik jauka, kur sniegs sniegu, vai cik forši tur tas vai tas. Tas patiešām šo te laimes muskuli, tā var teikt, vai pateicības muskuli, viņš trenē. Bet tas tiešām jādara, jo droši vien tur tādu vienu reizi kaut kādu pogu piespiest, un tas viss izmainās. Tas nav. Jā. Ejam tālāk. Labi. Es tik ļoti labi redzu, saskatu citos un mierinu citus. Arī sevī šīs pārliecības saskatu, bet vai tas ir jautājums par pašvērtējumu? Kāpēc tam nav tik viegli tikt pāri? Un grāmata ir lieliska. Cilvēks jau ir izlasījis grāmatas, tātad vai tam varētu būt saistība ar pašvērtējumu? Kāpēc nav tik viegli tikt pāri šīm kaut kādām pārliecībām? Tā ir tāda dziļa lieta, pašvērtējums. Atkal ar to sakni, no kurienes es uzzināju, ka es neesmu gana laba vai gana vērtīga, vai cik ilgi man ir šī pārliecība, no kurienes viņa nāk, kas man to teica, kas man tā lika domāt. Varbūt tāpēc, ka šai lietai ir tāda mēdz būt tomēr sena vēsture, varbūt tāpēc arī ir ne tik vienkārši un ātri to izmainīt. Ivar, ko tu saki? Vēl ir tāda ideja kā drosme būt. Drosme būt. Man nav pietiekamas drosmes būt, jo mūsu pasaule prasa kaut kādu zinām drošību, pat nevis kaut kā rīkoties un kaut kā darboties, bet vienkārši tas, ka mēs esam un jūtamies droši par to, ka mēs esam vispār. Tā ir tāda ļoti, 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 ļoti dziļa sajūta, un viņas daudziem pietrūkst. Mēs esam īstenībā daļai atbildējuši uz nākamo jautājumu. Kā veidojas dziļās pārliecības? Tās taču var rasties arī dzīves laikā, ne tikai bērnībā. Kas nosaka, ka kāda ideja kļūst vai nekļūst par pārliecību? Jā, tur ir vairākas lietas, kas priekšām notiek ne tikai bērnībā. Es vienreiz pieskāros šim sporta jautājumam tādu pozitīvu, bet šoreiz pieskaršos tam sporta treniņu jautājumam ļoti negatīvi. Man bija kādi klienti, kurai bija ļoti lielas problēmas ar ēšanu un lieko svāru, bet tāds ļoti liela, ļoti traucējošs, traumatisks.
Un tās problēmas bija sākušās no treniņiem, kur treneris bija ārkārtīgi mērījis svaru šīm meitenēm un kauninājis publiski par to. Viņai bija tad normāls svars, un no tā sākās šī pārliecība, ka, ja tu kaut kas esi, tavs svars ir jātur grožos, kaut kādā tur 11 gadu vecumā, tas ir ārkārtīgi bīstama pārliecība, un tā bija burtiski iesēta, un tas ir tepat Latvijā, un tikko kā. Tad mums jādomā arī, kur mēs savus bērnus sūtam un kādas pārliecības viņiem rāda tā vai cita apmācība, treniņu un viss pārējais. Varbūt, treniņos tā ir uzvara un pārējā dzīvē tur iestājas katastrofa. Bet man ļoti šķiet svarīgs tas jautājums par to, labi, šajā gadījumā tiešām tā ir autoritāte, un tas ir tas, bet kāpēc ir kaut kādas idejas, kaut kādi teikumi, kas iekrīt tajā auglīgajā augsnē un izveidojas tā dziļā sakne, un ir kam nav? Emocijas nosaka, ja man kādu lietu pasaka un nav nekādas emocijas, es nekur viņš kaut kā nenorēģē, neiedegās man tie impulsi. Un, ja es esmu vienalga pozitīvās vai negatīvās, ļoti lielās emocijās, tas atstāja nospiedumu. Jā, tās pārliecības ir emocionāli pielādētas. Viņas nav nekad tikai doma pati par sevi. Jā. Tur, tā kā fizikas formula, viņi ir emocionāli pielādēti, ar piepildīti, jā, piesātināti. Un varbūt es jau tā domāju īstenībā, un tad vēl kāds pasaka. Jā. Tā, kā iegūt pozitīvu attiecību pieredzi, ja tava iekšējā pārliecība, ka tu neesi gana laba, piesaista partneris, kur apstiprina šo tavu iekšējo pārliecību. Tātad tu veido joprojām sliktas attiecības, un kā lai dabūtu tās labās attiecības? Un es to apvienošu ar vēl vienu jautājumu. Kā iesākt šīs attiecības, kas tevi papildinātu? Tas ir cits jautājums, bet tātad cilvēki grib zināt, kā tad uzsākt šīs labās attiecības, kurās var dziedināties. Te jautājumā ir viena idejiska kļūda, ka šis cilvēks uzdod to jautājumu, uzskata, ka viņš piesaista zināma veida cilvēkus, bet jebkurš cilvēks piesaista visa veida cilvēkus. Gan labus, gan sliktus, efektīvus, neefektīvus, vienalga mīlošs, nemīlošs. Un tas jautājums būtu par šī paša cilvēka izvēli, kāpēc viņš vai viņa izvēlas šos partnerus. Šeit tas jautājums ir tās sarežģīti konstruēts. Bet tas ir labs points par to, jo tiešām, jā, tas ieteikums varētu būt, mēģināt izvēlēties. Kas ir man uzdot jautājumu, jā. Ko es izvēlos? Vai es izvēlos tur augšupējošas, lejupējošas emocijas? Ko man nozīmē mīlestība? Kas ir āķis, kāpēc es viņus izvēlos? Tas arī mūs nones atpakaļ pie personiskās atbildības, un personiskā atbildība ir vara pār savu dzīvi. Kad tur izvēlas, tāpēc, kad sakrīt tas domājums, es domāju, ka es neesmu pietiekami laba, un es izvēlos to, kurš man tā apliecina. Es jau neizvēlēšos cilvēku, kurš man runā pretī. Tas komforts, kurā komforta līmenī. Tāpēc man dzīvot kopā ar kādu cilvēku, kurš man visu laiku mēģina iegalvot kaut ko pretēju. Jā, šajā grāmatā tur bija tieši tas viens piemērs, ko es arī teicu, ka šī sieviete izvēlas dzīvot tajās attiecībās, kurās viņu tā kā soda, bet tas nav tā šausmīgi soda, bet vienkārši tā ik pa brīdim izturas nejauki un sakrāja šos mazos soda punktus, un viņa gūst šo te pārliecību, apstiprinājumu tai savai pārliecībai. Tas ir par tiem pagātnes paterniem, tas paterns pazīstams. Gribu tajā komforta paternā dzīvot. Jā, tur kaut kāda liela patiesība ir tajā, ko jūs sakāt, pilnīgi noteikti, bet tas pamatjautājums vienalga ir atkal un atkal, es viņu vienmēr virzu šādā situācijā uz paša cilvēka izvēlu, respektīvi, kas tad ir šis tavs patarns, tad mums līdz tam būtu jānonāk. Pirmais solis jau būtu vienkārši atpazīt to situāciju, un tad, kad viņi atpazīst, tad jau sāk mainīt. Tieši tā. Un kā iesākt šīs attiecības, kas tevi papildinātu? Jūs varat pateikt labākās vietas, kur iepazīties? Jā, šeit saruna vakaros, tā, kur ir brīvie, paceliet rokas. Redzējāt, te ir 2 brīvi čaļi. Un meitene tā, ja jūs ļoti tuvu sēžat. Palieciet pēc tam uz kapučīno. Tā, kā pārliecība saistīta ar cilvēka vērtību skalu?
teorētiskais jautājums. Tiešā Kā veidā. pārliecība saistīta ar cilvēku vērtību skalu? Tiešā veidā. Īsi un konkrēti. It kā jā, un it kā nē, jo, ja mēs paskatāmies, ka ir personības cilvēki, kuri domā kaut ko vienu un dara pilnīgi kaut ko citu, mēs redzam, ka es varu būt pārliecināts par ļoti labām lietām, manas vērtības ir super labas, bet es vienalga eju un visu tur piekauju, piemēram. Bet manas pārliecības ļoti labas, ka tā nevar darīt. Tad tur ir kaut kādas nianses, man liekas. Labi, es lasu tālāk. Par sacensību. Piemēram, iet 100 kilometrus, nodarot sev pāri, mocoties tikai tāpēc, ka kāds cits to ir nogājis. Kas dzen to darīt? Es arī vienu tādu pazīstu. Es pat nojaušu, par kādu gājienu ir runa. Un droši vien tas pats ārējais salīdzinājums un kaut kāda ticība vai pārliecība, ka ja es noiet 100 kilometrus, ir cool, ir forši. Un tas, kas to izdara, ir kaut kas īpašs. Un es arī gribu būt kaut kas īpašs. Tas nekas, kas knapi velkos. Un tad es arī mēģinu to, lai dabūtu to. Kaut kāda pārliecība tur ir, vai ne? Jā, bet šis jautājums arī tas uzstādījuma veids paredz tādu ideju. Pats šis uzstādījums paredz tādu dziļu pārliecību, ka visi cilvēki attiecas vienādi pret 100 km iešanu un viņi vienādi pieredz šo procesu. Un tātad dažiem būs tās ārprātīgas mocības, dažiem tas būs kaut kas ļoti, ļoti labs. Un tad atšķirīgi arī kāds varbūt ar prieku gaida šos te ultramaratonus, ne tikai iet, bet noskrien tos 100 km. Bet kāds sevi nodzena. Kā izmainīt savu pārliecību, ka autoritātes mūsu pieaugušā vecumā nav tās pašas, kas bērnībā? Ir bijuši autoritatīvi vecāki, un tagad ar darba devēju ir līdzīgas izjūtas. Nedrīkst iebilst, nedrīkst runāt pretī. Man liekas, ka šīs ir tiešām viens no pārliecībām, ko ir varbūt visgrūtāk mainīt. Jo patiešām mēs kā bērni, mūsu pirmās autoritātes bieži vien ir vecāki, lielākoties ir vecāki, vai ne? Un mēs tajās attiecībās kaut ko iemācamies un kaut kādas pārliecības iegūstam. Un tad, kad mēs sastopamies dzīvē jau kā pieauguši cilvēki ar nākamām autoritātēm, kas bieži vien ir darba devēja priekšnieki, un tā, tad diezgan lielā mērā tās pārliecības no attiecībām ar vecākiem nāk līdzi. Un tur kaut kā manifestējās nerad. Un tad viņas ieraudzīt, ka situācija ir darba, un tas nav mans tētis, bet kaut kā es tur izpildos, tā kā es varbūt izpildījos ar tēti. Tas tā nav vienkārši, bet es esmu strādājusi uzņēmumā, biznesa vidē, droši vien arī, tad to var piedzīvot, var redzēt kādreiz, ka tā objektīvi pat varbūt grūti saprast, kāpēc tas cilvēks uz to vadītāju vai uz to situāciju reaģē tā. Ka tur tā ir racionāli grūti saprast, bet viņam ir viņa emocionāli iemesli, kāpēc viņš tā reaģē, un to nevar ignorēt. Tas gal galā ietekmē to, kas notiek. Jā. Man liekas, šis jautājums par dusmām, ko es daru ar savām dusmām, un es mammai tētim nevarēju pateikt, ka es esmu dusmīgs, nevaru tur priekšniekam pateikt. Varbūt kā spēt ar šīm dusmām kaut kā dzīvot labāk. Un, protams, ka ir jau kaut kādi šausminoši priekšnieki, kur par katrām dusmām tūlīt darbinieks atlaiž, vai ne? Tāda riska arī pastāv. Bet ir tomēr sakarīgi cilvēki, droši vien, ar kuriem var runāt par lietām. Droši vien kā es sadzīvoju ar to. Jā. Ko darīt, ja ir pārliecība, ka esi nemīlama? Ļoti bēdīgi pārliecība. Tādu nevajadzētu. Te tiešām būtu šādu pārliecību var palīdzēt mainīt tikai labas attiecības. To nevar vienatnē izmainīt. Arī ar terapeitu, vai ne? Bet arī ar partneri. Bet ja cilvēks šādi jūtas, visdrīzāk viņam vai nav partneris, vai viņam ir slikts tas partneris. Jā, bet citādi viņš nejustos nemīlams. Vienīgais mūsu dzīvē, kas mūs mīl vai var mīlēt.
vai ne? Tāpat ir tās pašas vecmāmiņas draugi, sunīši. Nu, mēs attiecības piedzīvojam dažādās dimensijās. Un tur draudzībā arī šo te mīļumu var sajust un piedzīvot. Varbūt mēs varam autoritatīvi atbildēt, ka tā nav taisnība. Nu, tas nevar būt, ka šis cilvēks ir Mēs nevaram autoritīvi atbildēt, ka tā nav taisnība, jo mēs nevaram noliegt cilvēku jūtas. Tur nav jautājums. Esmu pārliecināta, ka mani neviens nevar mīlēt. Tad mēs varam autoritīvi pateikt, tā nav taisnība, tevi var mīlēt. Tas ir absolūti. Bet te rakstīts, es jūtos nemīlāmā. Mēs nevaram neko autoritatīvi iesākt šeit. Nu, tā sajūta subjektīvi ir, un viņam subjektīvi ir patiesi. Cilvēks to piedzīvo kā patiesu. Lai gan mēs no ārpuses viņu varētu teikt, apgalvot pretējo, ja, bet iekšējā sajūta ir šāda. Sakiet, īsti jautājumu. Šeit nevarētu izmantot to pašu metodu, ko, piemēram, es uzskaitu labās lietas, kas ir manā dzīvē. Es uzskaitu tās labās lietas, kuras es domāju par sevi, lai kaut kā mainītu to pārmēr. Jā, tā jāspēj. Jā. Pēdējā lapiņa. Būtu labi mainīt to, ko varam, un pieņemt to, ko mainīt nevaram. Es zinu, no kurienes ir citāts. Vai un kā psihoterapija palīdz mainīt to, ka klients gribētu mainīt, pirms pieņemt to, ka viņš čurā, piemēram, biksēs. Tātad, vai un kā psihoterapija palīdz mainīt to, ko klients gribētu mainīt, droši vien pirms tam pieņemot to. Un tas bija iekavās, ka viņš čurā biksēs. Es varu iedot izlasīt. Bet es domāju, tas ir jautājums, kā strādā psihoterapija. Kā psihoterapija palīdz mainīt to, ko klients gribētu mainīt? Un arī pieņemt. Tātad vispirms tu pieņem, un tad tu maini. Kā tā psihoterapija palīdz? Tad ļoti skaists psihoterapijas metafora, man ļoti patīk, ir, ka cilvēkam ir kaut kāds tāds potenciāls. Ja mēs iztēlojamies koku, kas aug lauka vidū, un viņš ir skaists un simetrisks un spēcīgs, un šis koks aug labi, un viņš ir potenciāli sasniedzis savu. Un līdzīgi ir ar cilvēku. Ja cilvēkam viss ir kārtībā, viņš aug pareizi un labi. Savukārt, ja ir kaut kādas lielas grūtības, šis koks ir bijis noēnots, viņam trūcis mitruma gaismas, kas no tiem kokiem trūkst. Viņš aug kaut kā šķībi, greizi, maziņš kaut kāds un tam līdzīgi. Un psihoterapija tad ir tas veids, kurā cilvēks var pirmkārt veidot savu potenciālu, jo viņš jūtas pieņemts, saprastu, viņam ir kaut kāda vieta, kurā apstāties. Psihoterapija nav tik daudz par izmaiņām, darbīgām izmaiņām, cik par potenciālu savu atrašanu un savu spēka piedzīvošanu. Un es savā spēkā varu veikt darbības, ļoti dažādas. Savukārt, ja es esmu vārgs, es nekādas darbības veikt nevaru, saprotu vai nesaprotu. Par metaforām, tur gan par ozolu zīlē ir potenciāls būt par ozolu, un tad viņai visādi šķēršļi, un tur ir tas šķībumiņš, vai ne, un kā mēs tos šķēršļus varam atbrīvot. Bet man patīk tā metafora par upi, ka mums katrā atliek paskatīties uz maziem bērniem, uz zīdaiņiem, ja, cik viņi ir darbīgi un tur ir daudz enerģijas. Mums katrā ir šis te avots, ja, no kur tā upe plūst, un tad dzīves laikā visādi apstākļu rezultātā un attiecību un traumu un vēl, tajā upē tie bebru aizsprosti sarotās, ja, un beigās tā upe ir, tad tērcīta palikusi, ja. Un tad tas, ko terapijā var darīt, ir šos aizsprostus ieraudzīt un atbrīvot. Un droši vien ir iluzori domāt, kad var visus aizsprostus atbrīvot, bet es esmu piedzīvojis, ka kādreiz pietiek to vienu atbrīvot, kad uzreiz ir tā sajūta, ka tā upe plūst svabadāk, ka tā enerģija plūst, ka es esmu nonācis kaut kādā labā punktā, kur es varu savu potenciālu realizēt, pat neraugoties to, ka kaut kāda aizsprosts tur joprojām ir un kaut kādi trūkumi man bija, ir un būs, bet es esmu tikusi pie tāda sava šī upes spēka, kas man ļauj plūst pietiekami svabadi un gal galā laimīgi. Ļoti skaistas abas divas metaforas. Es jums nolasīšu vēl burtiski 5 rindiņas, un tad izņemot tie, kas ir tie brīvie un pulcējas šeit, pārējie varēs iet mājās.
neaizmirsti. Tās ir tavas domas tavā ķermenī. Tu izlemi, cik laipnām vai bargām tām būt. Tas ir tavs stāsts, ko rakstījusi tava spēlva. Tu izlemi, vai tam ticēt. Mēs esam tas, kam ticam. Mēs domājam domas, kam ticam. Mēs darām to, kam ticam. Mēs jūtam to, kam ticam. Tāpēc pieņem apzinātu lēmumu, kam no tā visa, ko es domāju, es patiešām gribu ticēt. Paldies!